Mani sauc Mārtiņš Kiršs, studēju Latvijas Universitātē politoloģiju. Es pievēršos Argentīnai. Argentīnu, valsts krūmens pagājušajā decembrī nozīmē Latviju par nākamo Argentīnu. Es pievēršos šīm līdzībām starp Latviju un Argentīnu, un tādas tiešām ir daudz, un tās patiešām šokējošas ir. Kā jūs zināt, ka krīze ir visā pasaulē, un var pievērst daudzām valstīm, skaties, kā viņām tur iet. Bet es pievēršos tieši izslādēm Ukrainā, jo šīs valstis ir tās, kurās šīs situācijas ir visstrakākā, un, ja godīgi, Latvija ir tieši ar šīm divām minētām valstīm tomēr. Argentīna ir jauna un, tā teikt, relatīvi nepieredzējusi demokrātija. Argentīna atbrīvojas no diktatūras režīma tikai 83. gadā. Bet, var teikt, visu pastāvēšanas laiku Argentīnā ir bijis milzīgas korupcijas problēmas. Milzīgas, teiksim, Latvijā tie ir tikai, tas ir sīkums, nothing special. Bet Argentīnā, kā piemērs var minēt, 89. gadā ir prezidenta vēlēšanas. Un tajās kandidētās vīrs Karlos Menems. Un nākamās nedēļas laikā viņš pilnībā izmaina savu partijas programmu. Šī situācija ir diezgan līdzīga kā Latvijā, kad pirmsvēlēšanas kampaņā politiķi sola, tā jebko, visu, ko es vēlaties. Un tad, kad viņi tiek ievēlēti, īsti viņi aizmirst šos savus solījumus. Bet tomēr Karlos Menem ievēlēja, un viņam valdīšanas laikā valsts šķietam sāka plaukt. Nosaukt par Argentīnas ekonomikas brīnumu. Bet uz ko bija balstīts šis uzplaukums? Šis uzplaukums bija balstīts uz ārās investīcijām, uz kreditēšanu un arī uz privatizāciju. Tas ir ļoti līdzīgi kā Latvijā 90. gados. Menems sadeva privatizācijai valsts uzņēmumus, pastu, aviokompāniju, divas lielas naftas kompānijas. Un, kādēļ tā ir problēma? Šie uzņēmumi, kur strādā peļņu ar ienākumiem, bet tagad tiek atdot privātajā sektorā, tad tie tika izsaimniekoti, un pēc kāda laika valstī pašai bija jāiegūt līdzekļus šos uzņēmumus, lai tie nebankrotētu. Un tā kā problēma ir šiem diviem naftas iegūsmu pašās uzņēmumiem. Tas strādā milzīgi peļņu valsts rokās, bet privātie uzņēmēji, kam viņi tiek atdoti, šo peļņu, var teikt, izved no valsts ārā. Argentīnas ekonomika iet garā milzīgas naudas summas, un viņu darbā sociālā garantiju sistēma tādēļ jāmaksā nodokļu maksātājiem. Argentīnas imports bija milzīgi pārsvaru par eksportu, tieši tāpat kā Latvijā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kamēr kreditēšana turpinās, kamēr var šo importu apmaksāt. Bet tajā brīdī, kad pasaulē sākās problēmas, 97. 98. gadā, kad bija Āzijas finanšu krīze un Krievija defaultēja savus parādus, Argentīnā bankas pēkšņi pārtrauc šo kredītu plūsmu. Un šie kredīti beidzās, argentīnieši palika tā teikt bez šī pastāvīga naudas avota, un viņiem bija jāturpina apmaksāt šie kredīti, ko viņi bija aizņēmušies, jāmaksā kredītā atpakaļ, bija jāmaksā milzīgais imports, un bija jāmaksā ļoti dārgā sociālā garantija sistēma. Un Argentīnai tieši Latvijā bija fiksēts valūtas kurss, ko tie paši ekonomiski vērtēs privatizēt, un tā teikt pārdot šīs ienesīgās kompānijas, viņi arī teiks fiksēt valūtas kursu. Argentīnas gadījumā tas bija peso, ko piesaistījās ar dolāram. Un īstenībā tas bija pareizi lēmums, ilgtermiņā tas samazināja šo Argentīnas uzņēmumu konkurētspēju. Un tieši tādēļ īsti šie uzņēmumi ar fiksētu valūtas kursu nespēja vienkārši konkurēt ar ārzemju uzņēmumiem. Un galu galā tas sākās bezdarba palielināšanos un ekonomikas stagnācija. Un šī stagnācija ilgi var teikt 3 gadus līdz 2001. gadam. Valstī novest tik tālu, ka cilvēki saprata, ka var teikt, zuda ticība valstī un ekonomikai. Tad pieprasījums kritās, ekonomika aizvien uz lejas lejā, un neviens neredzēja nevienu veidu, kā no šīs ielas tikt ārā. Jo politiķi bija aizvien tiek politiskajās cīņās, un viņiem nebija reāls nākotnes vīzijas. Viņi nezināja, viņi bija izmēģinājuši praktiski visu iespējamo, ko vien viņi var darīt, bet vēl nevienu pat izēja. Un 21. gada nogalē, var teikt, sākās panika. Cilvēki devās bankām, uzņēma visus savus ietaupījumus. Tādēļ Argentīnas valdība šobrīd iesaldēja banku kontus. Un nākamais, kas sekoja, bija masveida procesa Argentīnā. Tas, kas notiek Latvijā 13. janvārī, ja godīgi, tas ir sīkums. Tie ir vienkārši pārši huligāni. Argentīnā šie protesti bija daudz plašāki. Simtiem tūkstoši cilvēku gāja ielās, tad bija vardarbību un, tā teikt, sadarbību policiju. Un galu galā tas piespieda prezidentu atkāpties no savu amatā. Un šim ekonomiskajiem problēmām sakoja politiskā krīze. Un, kas ir vispār ekonomikas sabrukums? Ekonomikas sabrukums nav tās viena diena, pēc ekonomikas sabruk, bet tas ir ilgstošs process. Un par šos minētos punktus, tā teikt, banku iesaldēšanu, šo procesu un atkāpšanās prezidentu, tas veidoja to, kas saucās par ekonomikas par Argentīnas ekonomikas sabrukumu. Valsts uz 2 gadiem ieslīgt dziļā krīzē, depresijā,
bija milzīgs pieaugums. Ar milzīgu domāju tādu, ka cilvēki netāja pēc sarkanās gaismas, jo bija, tā teikt, bailes, kad viņas no mašīnas izdevas ārā, atņems mašīnu, atņems visu, viņam pieder. Nu, nākamā problēma bija nabadzība, protams, neizmaksā naudas, tā teikt, cilvēki paliek nabagi. Un tad, vēl viena problēma bija bats. It kā Argentīna ir tad lauksaimniecības valsts. Es vairāk savas karbiņu sauc par Eiropas, tā teikt, labības klēti, jo Eiropā ieved tieši no Argentīnas ļoti daudz labību. Bet, ja cilvēki ir atlaist no darba, viņiem nebūs algas. Viņi nespēj šo pārtiku nopirkt. Argentīnā ir daudz kompānijas pieder ārzemniekiem. Šīs kompānijas ved labību uz ārzemēm. Un vietējiem uzņēmējiem bija izdevīgāk eksportēt uz ārzemēm, nevis, tā teikt, iekšējā tirgu, jo vienkārši tādēļ varētu nopelnīt, lai izdzīvot nebija jāiziet uz ārzemēm. Un tas valstī radīja lielu badu. Tiksim tā, šī demokrātija bija ļoti vāja jau pirms tam, bet pēc šīs krīzes valstī ieviest cenzūra, un demokrātija pastāv tik tāpēc, tur ir vēlēšanas. Tur ministriem ir gan diktatoru varas, viņi var darīt jebko, birokrātija vienkārši izpilda šo, tā teikt, amatpersonu norādījumus. Un vēlēšanas arī, kāds tās vēlēšanas Argentīnā ir, cilvēki ir ļoti nabadzīgi, un vienkārši par pārtiku, par pāris dolāriem viņiem gatavi doties padot balsis par pilnīgi vienalga ko. Viņi šos cilvēkus, tā teikt, savās autobusos, un viens vēlēšana necipņiem, viņi tur nobalso. Un pēc labāk Argentīnā pēc 2000. gada sākās ekonomikas uzplaukums. Bet tomēr šī politiskā situācija pilnīgi nemainījās, tas ir saglabājies vēl projām. Islandes gadījums. Mēs varam pasaules karā Islandē tika izveidot efektīva zvejniecība. Nesliela peļņa, un islandieši šo peļņu investēja infrastruktūras un izglītības attīstībā. Un pēc kāda laika izaug jaunā paudze, viņi dzīvo moderna Eiropas valstī, viņam labu izglītību, un viņi vienkārši vairs negrib nodarboties zvejniecību. Tādēļ Islandē ieiet, var teikt, pasaules finanšu tirgos. Bet tagad islandiešiem nav pieredzes, ka investīcijas ir neveiksmīgas, un viņi diezgan daudz zaudē. Un 90. gados tieši kā Argentīnā un Latvijā, Islandē arī sākās šis privatizācijas bums, var teikt. Tā bija tā valdošana neoliberāla ideoloģija, kas tajā laikā bija visā pasaulē, un viņi šī banka sadeva privatizēšanai. Lūk, un tagad islandiešu politiķi atzinuši, ka šī privatizācija ir bijusi lielākā kļūda, kas ir novedusi pie ekonomikas lielā problēmā un arī valsts bankrota. Jo ko šīs privātās bankas darīja? Šī privātās bankas turpināja investēt un spekulēt ar naudu. Un kā jūs zināt, kas radīja praktiski šo finanšu krīzi? ASV bija šīs visādi dažādas spekulācijas un lielās tās sauktie junk bonds. Var teikt, pilnīgi nevārtīgi vērtspapīri, kuri, tā teikt, jums daudz papīri, kur kā kaut ko maksā, bet tagad pēkšņi ekonomikā grūtības atklājot, ka viens jūs parādnieks jūs nevar atmaksāt šo naudu, un šie vērtspapīri īstenībā ir pilnīgi bezvērtīgi. Un tie pašā laikā, pašā Islandē, tāpat kā Latvijā, Francijā, Vācijā, ASV, pēc 2000. gada sākās milzīgi kredīti bums. Un tieši tāpat kā Argentīnā, imports pārsniedz eksportu, argentīši dzīvojas kredīta. Pašiem islandiešiem bija aizņemt kredīti, tie ir jāatmaksā. Tieši tāpat arī tagad valstī nācās nacionalizēt bankas un jāatmaksā banku parādi. Tieši tāpat kā Argentīnā šī nauda izplūst no valsts, atmaksājot kredītus, atmaksājot banku nacionalizācijā vajadzīgot līdzekļus. Un pašā Islandē ir milzīgs valsts parāds. Pat labāk tas ir aptuveni 180% no valsts gada iekšzemes koprodukta. Un šādu parādu nav iespējams atmaksāt tuvākajā laikā. Var teikt, Islandē noticis kaut kas nebijis. Islandē līdz šim bija ļoti maz noziedzība, ļoti maz, tā teikt, bezdarbs, un nebija neviens nabadzīgs cilvēks. Un pēdējos mēnešu laikā šī noziedzība, šī bezdarbs palielinājās diezgan strauji, un cilvēki nonākuši pašās grūtībās. Banķieri un bankas, var teikt, ir lielā mērā galva atbildīgie, kur šīs milzīgās ekonomikas grūtības sagādā Islandē, bet tā galva atšķirības starp Argentīnu, starp Latviju, un Ukrainu, kā jūs redzēsiet, ir tas, ka Islandē cilvēki ir vienoti. Islanda ir neliela, islandieši neliela tauta, aptuveni 300 000 iedzīvotāju. Un šie cilvēki ir spējuši vienoties, un viņi pieprasa izmeklēšanu. Viņi grib zināt, kā tas ir iespējams, ka valsts pēkšņi banka, kāds iespējams, ka bankas strādā, un nekādas valdības finanšu institūcijas viņas tā īsti neuzrauga. Kas ir bijuši tie iemesli, kur ir bijuši atbildīgi, un tur ir noskaidrot. Un vēl ir interesanti tas, ka politiķi, var teikt, sabiedrības spiediens piespiedz politiķus atkāpties, virtu valdībām, un nomainījās, var teikt, tiešām jauni cilvēki, nevis tā kā mums, var teikt, tie paši, kas jau pirms tam bijuši, bet arī jauni cilvēki nāca pārši. Un galvenais, vecie politiķi ir piespiest atvainoties. Ja tauta ir vienota, tad viņiem panāk diezgan daudz ko no šiem tā teikt, tautas kalpiem.